Labi, pāriesim uz vietu fragmentu no ļoti svarīgas rindkopas izpratnē par baznīcu. Apstuļu darbi. 2. nodaļa 1-4. Kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija vienprātīgi sapulcējušies vienā vietā. Un piepieši no debesīm nāca rūkoņi. It kā stiprs vējš pūst un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz viņiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka mums ir lietu kārtība, kas ir jāievēro un tiek ievērota draudzē. Kopības priekšnoteikumu kritēriju baznīcai pievērsīsim uzmanību lietu secībai. Pirmais. Viņi bija vienprātīgi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē pareizticīgo ticību, tas nozīmē atzīšanos, par ko mēs runājam agrāk un ir paņemts no Pētera. Tas nozīmē, ka viņi visi bija vienā prātā, Kristus prātā. Viņi visi atzina viņa dievišķību, viņa dievišķo cilvēcību. Tas ir robežas, aiz kurām vasarsvētki nepastāv. Tie ir kopības priekšnosacījumi, priekšnoteikumi vasarsvētkiem. Tātad viņi bija viens prāts, viena sirds, viņi visi bija ticībā, pareizā ticībā. Ticībā, ko apliecināja visi tie, kas ir viņa mācekļi. Tajā pašā vietā. Ko tas nozīmē? Tā ir dīvaina frāze, taču to saprot svētie, un jūs to redzēsiet svētā Ignācija no Antiohijas rakstos. Tas nozīmē euharistisko sinaksi. Tā ir viena vieta, tajā pašā vietā. Ko tas nozīmē? Viņi ir sanākuši kopā dievišķajai euharistijai, dievišķajai liturģijai, euharistiskajai sinaksei. Viņi visi atrodas vienā un tajā pašā vietā. Tātad, kad jūs redzat svētajos rakstos epito auto, sapulcējušies vienā vietā, tas runā par euharistiju. Tas ir konteksts. Tur tiek atklāta baznīca, un tur Kristus ir mūsu vidū, un tur notiek visi noslēpumi, un tur nāk Dieva žēlstība, un tur viņš tiek dots, un tur viņš tiek dots un dod. Euharistiskā sapulce ir pareizticīgās ticības priekšnosacījumiem, un tad viņi tika piepildīti ar svēto garu. Tātad svētais gars nolaižas pār tiem, kas atzīst doto ticību, pareizticīgo ticību, un viņi uzturas baznīcā euharistiskajā sinaksē. Ļoti svarīgs fragments, kas mums ir nepieciešams, lai izprastu lietu secību.